Sveiki! Šodien parunāsim par vingrinājumu, kas jums atļaus sēdēt taisnāk, sēdēt pareizāk. Aktivizēsim hamstringus, aktivizēsim muguras lejasdaļu. Bieži vien ar šādu problēmu saskarās cilvēki, kuriem jāsēž ofisu krēslos ikdienā. Viņi nespēja nosēdēt taisni, vai arī cilvēki, kas iet uz kaut kādām jogas praksēm un nevar ieņemt kaut kādu veidu pozīcijas sēdus. Tātad svarīgākais nianses pildot šo vingrinājumu ir darīt to aktīvi. Tātad nostāsimies gurnu platumā, uztaisīsim atšautu astīti, dibens uz augšu. Jā, vēders uz leju. Vēlreiz, ja šī būtu ievilkta aste, šī būtu atšauta aste. Ja tas rada spiedienu muguras lejasdaļā, samazinām amplitūdu vai ievelkam vēderu lejasdaļu, aktivizējam slīpo presi. Tāpat mēģinam savā amplitūdā turēt to atšauto asti un virzam, neejot ar ceļiem uz priekšu, dibenu atpakaļ, savā amplitūdā līdz jūtam iestiepjošu sajūtu šeit, muskuļos, hamstringu muskuļos. Aktīvi turpinam virzīt dibenu uz augšu, atšaut asti, vēders uz iekšu, ceļi paliek virs pēdām, jūtam iestiepumu un aktīvi turpinam strādāt šādā pozā. Iespējams, kādam pat uzreiz sāksies vibrācija kājās, kādam sāksies vibrācija nedaudz vēlāk. Un tādā veidā mēs iemācīsim savai mugurai šo taisnās muguras principu. Iemācīsim saviem hamstringiem pagarināties ne tikai šeit, bet arī šeit zem sēžas. Šādu tipu stiepšanu vajadzētu noturēt vismaz 40 sekundes līdz minūtei, varbūt pat nedaudz ilgāk, atkarībā no jūsu spējām. Uzreiz liekam šo streču lietā, pārbaudām pozīcijas, kuras iepriekš sagādāja grūtības, un tad jau tiekamies nākamajos video.